šobrīd ir acīm redzami sācies Saeimā priekšvēlēšanu laiks. Un to mēs redzam pēc dažādām partiju aktivitātēm, mēģinot sevi parādīt pēc pašas labākajā veidā, kā katrs sevi vēlās parādīt. Un, arī dažādi populistiski priekšlikumi un tiek kavēļoti darbu, piemēram, atcelt, samazināt nodokļus, palielināt izdevumus, izpatikt visiem. Īpaši arī spilgti šodien izpaudās tas jautājumā par pirmā tipa cukura diabētu slimnieku atbalstu, kur labi zinādami to, ka Veselības ministrija pēc mēneša nāks klajā ar risinājumu, ir uzdots viņiem ar to nākt klajā. Vienalga sarīkoja šeit tādu šovu, un mums šķiet tomēr nepieņemami veidot savu politisko kapitālu uz cilvēku veselības rēķina. Bet, neskatoties uz šo visu, tika pieņemti arī daudzi citi svarīgi lēmumi, kā piemēram, ņemot vērā šo situāciju, kas ir ar karu Irānā, ir cēlušās nozīmīgi degvielas cenas, un mēs esam raduši veidu, kā samazināt akcijas nodokļa likmi degvielai, un tad samazinās degvielas cena par 8,6 centiem litrā. Un tas ir svarīgi, jo tas ir fiskāli neitrāls risinājums. Nav nekur nevienam jāatņem nauda un jāparavirza no citurienes un nav jāiegūst papildu līdzekļi. Tāpatās, te jau arī vairākas reizes tika pieminēts šī situācija ar šiem IT iepirkumiem, kur ir konstatēts iespējamas nelikumības, tādēļ, lai novērstu jebkādas šaubu ēnu pār mūsu Saeimas vēlēšanu procesu un balsu skaitīšanu, tad šodien nolēmām, ka balsis tiks skaitītas manuāli, apmēram tā, kā tas bija agrāk. Drošība tomēr un uzticība vēlēšanām ir pirmajā vietā. Tad mēs pieņēmām arī grozījumus imigrācijas likumā, nosakot, ka termiņu uzturēšanās atļauja var tikt anulēta, ja ārzemnieks gada laikā vairāk kārt pārkāpja likumu. Šis ir viens no daudziem imigrācijas ierobežošanas pasākumiem. Ja cilvēki, kas ir imigranti Latvijā, neciena mūsu likumus, tad mēs uzskatām, ka viņiem Latvija ir jāatstāj, ja viņi sistemātiski pārkāpja mūsu likumus un noteikumus. Un, būtiskākais noteikti ir tas, ka mēs apņemamies arī turpmāk no 27. gada aizsardzībai katru gadu budžetā atvēlēt 5% no iekšzemes koprodukta. Tas ir svarīgi gan tam, ka mēs tādā veidā stiprinām mūsu aizsardzības spējas, kaujas spējas, uguns jaudu, bet arī demonstrējam mūsu sabiedrotajiem, ka mēs esam priekšzīmīgs sabiedrotais un gatavi paši sevi aizsargāt un ieguldīties arī kopējai NATO aliansē. Vēl mēs arī šodien uzsākām sporta likuma, jaunā sporta likuma izskatīšanu. Vecajiem sporta likumam ir turpat spēkā esošiem ir turpat 30 gadi, un sports par šiem gadiem ir ļoti mainījies, un sporta pārvaldība, šis likums būtiski to mainīs. Un arī šajā ģeopolitiskajā situācijā arī ļoti būtiski, ka tiks noteikti ierobežojumi sadarbībai ar agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas sporta struktūrām. Tad, īsumā, tas no jaunās vienotības frakcijas šoreiz viss. Novēlam jums mierīgu un patīkamu vakaru uz sadzirdēšanos citās pārraidēs. Paldies!